Čau visiem! Čau visiem! Es iemetīšu sākumā vienu linku, tas lai paliek nākotnē. Ja kādam no jums patīk ar mani sarunāties, tur pēc tam ir iespēja turpināt sarunas ar manu mākslīgā intelekta klonu. Vienkārši uztaisīju klonu, kurš es pēc tam varu pastāstīt detaļas, kas un kā. Bet, ja patīk šis mans komunikācijas stils un kā es runājos, tad ir opcijas pie manis, mana surrogāta, laikam jāsaka tā, piekļūt jebkurā laikā no jau mūsdienās. Tas tāds. Bet tēma pārdot, nepārdodot, manā gadījumā ļoti vienkārši radusies. Man ir vienmēr bijis bail pārdot. Tāda viens uz viens pieeja, saucamais outreach, jeb cold calling, jeb augstie zvani. Šī komunikācija uz āru ar svešiniekiem, kuri negaida ne manu zvanu, ne manus ēpastus, ne būtībā neko no manis, un nezinot, vai viņiem varētu vispār interesēt kaut kādu mani pakalpojumu, tas vienmēr man ir licies biedējoši. Un arī joprojām savā ziņā, joprojām arī viņi īstenībā, man liekas, diezgan ir bailīgi, ir pretestība, ir daudz vieglāk ir nedarīt, daudz vieglāk ir izvairīties no tādas pārdošanas pieejas, kas ir tāda tiešā pārdošana, tur zvani un tikšanās mērķiecīgi kādam prezentēt kaut ko un mēģināt viņas tā kā izzināt tās viņa vajadzības, un tad, ja tā kā, reku varētu būt šī vajadzība, un tad te no es piedāvāšu to, kas man ir. Un dēļ šīm bailēm gadus atpakaļ sāku attīstīt kaut ko, kas izrādās man savā ziņā manām personības iezīmēm ir bijis daudz atbilstošāk. Un sākās tas kā vienkārši prezentēšanas prasums. Es sapratu, ka prezentēt vienam un grupai man ir daudz vieglāk, jo es tad nedarbojos tā kā viens pret viens ar katru, un tādā veidā es esmu sapratis, ka es spēju maksimizēt daudz vairāk savu laiku. Es ieguldos labāk vienā prezentācijā, kuru es noslīpēju un spēju pasniegt grupai ar cilvēkiem, jo tādā veidā es vienmēr jau pēc tās psiholoģijas principiem mēs jau zinām, vidēji tāds aritmētiskais lielai daļai nekas neinteresēs, kaut kādiem dažiem tas noteikti interesēs, un tad ir varbūt tādi, kas ir neizlēmuši pa vidu. Un tad tie, kam ir plus mīnus vēl interesi, tad viņi ar mani sazinās. Un tas, gan man vienmēr ir paticis, kad ar mani sazinās, jeb tos, ko sauc jau par tiem siltajiem, jeb potenciālajiem klientiem. Tas man vienmēr ir radījis plūsums sajūtu. Tur vairs nav bailes, tur vairs nav izvairīšanās. Ja kāds ar mani sazinās, uzreiz ir viegli būt cilvēkam, kurš cenšas izzināt īsti problēmu, vai tur ir problēma, sākt strādāt ar viņiem, un ātri vien nonākam pie kaut kādiem kopsaucējiem. Ir vai nav tur kaut kāda sadarbība, ir vai nav tur piedāvājums jāsūt un tā. Kāpēc es to stāstu? Jo tas pārdot, nepārdodot, man nav bijis kā tāda apzināta izvēle sākumā. Tas ir tāpēc, ka es staigāju apkārt saviem kaut kādiem psiholoģiskiem aizsardzības mehānismiem, un tāda tiešā pārdošana, uzrunāšana man ir bijis pārāk liels emocionāls stress. Un dēļ tā es esmu atklājis daudz citus veidus, kā sarunāties un kā nonākt pie cilvēkiem. Un viens no tiem veidiem arī tas, ko es es gribu padalīties šodien ar jums. Es ļaujos ar tādam free flowam. Ir, protams, domgraudi, man ir kaudze ar zināšanām, visādām tur klientu pieredzēm un pašu pieredzēm, labprāt padalīšos ar to, bet es eju tādā free flowā, improvizācijas stilā. Tas nozīmē, ja kādam no jums uzrodas jautājumi pa ceļam, droši varat rakstīt komentāros, es viņus tur redzu uzreiz un mēģināšu arī noreaģēt uz viņiem. Primāri, par ko es gribēju padalīties, ir šī doma. Es arī pazīmēšu, lai mums ir tāds arī vizuāls kaut kas. Pēdējos 4 gadus es aktīvi esmu grupā, ko sauc par dzīves stilu uzņēmējiem, jeb lifestyle entrepreneurs. Es to definēju ļoti vienkārši. Mans biznes ir tāpēc, lai apmierinātu manas vajadzības. Tas mans primārais uzdevums. Un atšķirības starp dzīves stilu uzņēmēju, kas Latvijā īsti netiek definēts, dažās valstīs viņš jau ir definēts, bet Latvijā vēl nav, ir manā gadījumā galvenais tāds, ka es esmu centrā tam, kāpēc es daru savu uzņēmēju darbību. Mani izņem ārā no uzņēmuma, uzņēmums vairs nav. Tas nozīmē, ka man arī jābūt ir tam galvenajam elementam, kurš nodarbojas ar mārketingu un pārdošanu līdz ar to. Un atšķirības starp pašnodarbināto un dzīves stilu uzņēmēju ir manā skatījumā ļoti vienkārša. Pašnodarbinātajiem
ir ļoti liela pretestība un bailes noalgot pirmos cilvēkus. Man galīgi tam nav vairs pretestība. Varu noalgot, varu atbrīvot, salikt lielākus projektus, mazākus projektus, strādāt ar cilvēkiem, jo tur apakšā man ir bijusi tādā ziņā arī tā uzņēmēja pieredze, un es sapratu, ka tas ir varbūt norūdījis tieši šo aspektu, bet to es redzu kā īsumā galveno atšķirību starp pašnodarbinātiem un šie dzīves stilu uzņēmēja pieeju, kad vienkārši nav bailes iet. Ja uzņēmums aug, tad nav bailes iet līdz ar to, nevis tikai vēlme palikt kā kurpniekam savā sētā. Un tā doma, ko es šeit gribēju ar jums padalīties, tas mana pieeja, kas ir strādājusi jau gadus, sanāk jau 10, influencēt, pirms influenceri kļuva kruti, bija ļoti vienkārši. Man ir domu graudi, kurus es notveru video, un tādā veidā viņi tiek pasniegti online. Es zinu, ka daži no jums Zoomu uztver tik pašsaprotami, kad jūs šajā brīdī arī šo vairs neuzskatāt par video. Šis, kādā veidā es jums sarunājos, savā ziņā tehnoloģiski tas pilnībā neatšķirās no video kā tāda. Es tikpat labi šo varēju īstenībā ierakstīt un palaist vienkārši kā ierakstu. Jūs nezinātu atšķirību. Ja vienīgais jūs uzdodat kādus ļoti personīgus jautājumus, uz kuriem man vajadzētu atbildēt, bet ja es būtu sākumā jau pateicis, uz visiem jautājumiem es atbildēšu pēc manas uzrunas, tad būtībā šis joprojām varētu būt vienkārši ieraksts. Es norunāju visu, ko es vēlos norunāt, un es vienkārši pieslēdzos manas 20 minūšu beigās un atbildu ātri uz jautājumiem. Tas, kas tur uzradušies ir. Kāpēc es to saku? Mēs varam, un es to daru jau vairākus gadus, cik vien iespējams daudz, dublēju un klonēju sevi dažādos video formātos. Un tad šie video veidi tiek nodoti visiem cilvēkiem. Vai tas ir sociālos tīklos, kā YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, nav jau vairs īstenībā svarīgi pat atdalīt, es teiktu, tos kontus, jo jau viņas visas var diezgan viegli, vienlaicīgi menedžēt. Es varu uzreiz arī ierakstīt programmu, kas man ļoti labi palīdz. Ej uz Metricool. Šo linku, ko es ierakstīju, ir vienkārši, ja jūs arī sākat apsvērt domu, izmantot video komunikāciju, personīgā zīmola vai arī uzņēmumu zīmola attīstībai, veicināšanai, lai piesaistītu šīs acis, uzmanību no šiem cilvēkiem, tie, kas ir grupa ar svešiniekiem kaut kur ārā, kuriem interesanti, ko tad tas ārsts tur dara. Tad, lai menedžētu daudz labāk un efektīvāk visus šos video un profesionālos kontus, ir šī aplikācija. Viņa ļoti forša Metricools. Izmantoju jau vairāk kā gadu. Iesaku klientiem, iesaku partneriem, visi, kas sāk viņu mēģināt, turpin viņu mēģināt. Jo tur var ielikt vairākus zīmolus, var visu statistiku var pārredzēt un var publicēt visos kanālos vienlaicīgi, kas ir pats labākais, ko reāli var izdarīt. Tas, ka visur var publicēt vienlaicīgi. Ar to vienlaicīgi, es domāju, uztaisu vertikālo video un saķiksē iekšā visos kanālos, kur viņi paņems pretī, un tas viss tiek izdarīts vienā reizē. Jo darīt manuāli ar telefonu to visu, tas ir tā kā skabārgā sēžā, vai ne? Skatos, uzreiz ir no darba ienācis jautājums. Kā vienkāršāk apmācīt darbinieks, kuri uzskata, ka visu zina, bet realitātē ar internetu darba vajadzībām nemāk darboties? Wow! Šis ir īstenībā baigais jautājums. Kā vienkāršāk apmācīt? Es iedošu piemēru, ko es sāku darīt pirms Covid nolikvidēja man kafēnīcu. Jo man bija kafēnīca, telpu īres un pasākumi. Un ko es sāku darīt? Es vispār gaidu, ka man uzrādīsies Latvijā kāds klients tiešām nopietns, kurš šo gribētu ieviest savā biznesā. Es neesmu dzirdējis, ka Latvijā kāds to darīt. Bet es to vienkārši iesāku, bet Covid man vienkārši atnāca un Covid lēmumu nogalināja man biznesu. Es nepaspēju ieviest līdz galam un notestēt to. Bet pirmā problēma, ko es redzu, ir, bet realitātē, ka uzskata, ka visu zina, bet realitātē ar internetu darba vajadzībām nemāk darboties, ir problēma jau šajā, kad viņi uzskata, ka visu zina, bet reāli nezina. Tāds cilvēks, ja tev nav autoritāte vai kaut kāda tur pilnvaras vai varas pozīcijas, vai vismaz tev nav ietekmes veidi, kā panākt, ka viņi tiešām mācās, maz iespēja panākt, ka šie cilvēki kaut ko apgūst. Jo tie, kas uzskata, kas visu zina,
ko viņiem var izdarīt? Viņi jau visu zina. Citreiz labākais, ja resursi ļauj, viņus atbrīvot un paņemt citus cilvēkus, kas ir gatavi būt mazliet atvērtāki un kaut ko arī apgūt. Bet, ja mēs runājam par video, es iedošu kā piemēru, bet ja mēs runājam par to, kā viņus apmācīt, es izmantoju, vienkārši ielikšu linku, daudz linki būs priekš jums šodien laikam, Loom.com. Šī aplikācija strādā superīgi. Es viņu izmantoju priekš saviem video klientiem, tik līdz, kā, piemēram, man viņiem jāpaskaidro, kā strādā Metricols, vai kā strādā video, kā sniegt komentārus par to, kā vēlās sarediģēt vai mainīt kaut kādas video pēc filmēšanas. Tas ir no Show and Tell LV, no mana tā video komunikācija uzņēmuma. Un Loomā ļoti vienkārši es ekrānu ierakstu, un viņš sagatavo to video, un ar linku es uzreiz varu aizsūtīt klientam. Klients viņu atver, tas ir mākonī, tā kā līdzīgi kā YouTube, bet tur ir opcija pierakstīt komentārus pie konkrētā video brīžiem, kur es kaut ko viņam stāstu un mācu. Un aiziet, un cilvēks atver to linku, viņš apskatās, un viņš uzreiz jau apgūst 1-2 minūtēs. Un man ritīgi patīk, kad, kur es esmu klients, man ir dažas CRM, kur būtībā man mājaslapes abonēju un vēl kaut kādas programmas. Un man ļoti patīk, kad man atbild tieši tāpat, ka es uzdodu jautājumu, hei, man kaut kas te ir saplīsis e-pastā, es nevaru viņu atvērt vai nevaru. Un man no otras puses tehniskais cilvēks jau video formātā, viņš parāda, viņš visu pastāst, izklikšķina, viņš pasaka, spied te, un tādā veidā es vienkārši atveru, es visu saspiežu, man aiziet, problēma atrisināt. Un šis strādā ļoti ātri, un tur, man liekas, varēja bezmaksas versijā līdz 25 video varēja pat tādā ziņā ierakstīt. Tas ir tas, kā video kļūst jau pilnīgi normāla, es pat teiktu, ražošanas un pat pārdošanas īstenībā funkcija, jo vakar es aizvedu mašīnu uz, man ir Škoda, aizvedu uz Verte centru, un es biju pārsteigts, īstenībā viņi arī jau panākuši ir, kur ražošana savienojusies kopā ar pārdošanu, un tur bija ļoti interesanti tas, ka viņi, kamēr taisīja, tur gads paiet un veic to apkopi. Un viņi iet cauri un apakšā man tur kaut kāds plasmasiņš tur bija aizķēries, kaut kur braucot ir aizķēries un viņš atlaps vaļā. Un ko viņi izdarījuši? Viņi vienkārši baigi malači, viņiem ir savējā programma un apakšā meistars ar telefonu var redzēt, laikam viņš ir gājis, viņš ir piefilmējis, viņš no apakšā piefilmē visu, kas tur ir, un viņš saka, un rekutēja plasmas atnācis nost, un mēs te savilksim, pieskrūvēsim un tad visu nostiprināsim. Mainīt nevajag, bet mēs izdarīsim to. Ejot atpakaļ uz servisu, jo sapratu, ka viņi kaut ko tur pusstundas laikā varēšu viņu savākt to mašīnu, viņš atsūta to video ar linku, izziņā atnāk apraksts, links, es atveru linku, apskatos video, un apakšā zem video ir poga, tas maksā 14,50, tur kaut kāda 8. Un es vienkārši uzreiz uzspēju apstiprināt, jā, es gribu. Un kamēr es aizēju atpakaļ līdz servisam, tur tās pusstundas laikā mašīnai tur to lietu viņi jau ir pielabojuši, salabojuši, rēķinā ir pienākuši klāt 14,50 centi. Samaksāju, un amazing. Nevis man zvanīja, stāstīja, pārliecināja, mocīja. 1 minūtes video, nofilmēja mašīnas apakšu, pateica, ko mēs izdarīsim, un es vienkārši uzspiedu, jā, es apstiprinu, piekrītu šim, un aiziet atrisināt problēmu. Tas ir tieši tas pats, kur video ir kļuvis tādā ziņā, tur, kur viņš mums ir pašsaprotamā līmenī, tur īstenībā sākās tas, ka video ir integrējās jau mūsu biznesā, mūsu tā kā komunikācijā, kur cilvēki vairs īstenībā nepamanā, kad viņi skatās ražotu video. Un tas, man liekas, ļoti fascinējoši. Un tas kam komentārs darbs, paldies, tad pareizā virzienā. Es teiktu jā, jo es nepastāstīju to domu, kur es gribēju ieviest. Tas varbūt tev var palīdzēt. Tiem, kuriem ir fiziski, jo man bija fiziskas telpas, man tur vajadzēja apmācīt cilvēkus, kā strādāt ar kafijas aparātu, kā iztīrīt toaleti, kā sagatavot telpu, ja tur nāk cilvēks, tur, piemēram, 10 cilvēku grupa. Un ko es sāku darīt? QR kods varbūt atceries? Es domāju, ka jūs visi atcerieties QR kods. Covid iemācīja, ko nozīmē QR kods. Un kāpēc QR kods? Tāpēc, ka QR kods palīdz fiziskā lokācijā. Jo, pieņemsim, man nevajag, lai darbinieks stāvotais kases mācītos par to, kā iekārtot prezentāciju telpu. Bet tad, kad viņš aiziet uz prezentāciju telpu, tajā brīdī viņam uzradīsies jautājums, kā šo vietu iekārtot? Un tajā brīdī tur man bija pie ieejas, pie stendera, bija uzlīmēts maziņš QR kodiņš, tāds maziņš, tur 2x2 centimetri. Viņš noskanēja ar savu telefonu to QR kodu, un viņam atverās video, kurā apmēram tur 2 minūtes, 2-3 minūšu laikā
es esmu paskaidrojis visu, kā viņam ir jāiekārto telpa. Un tajā brīdī viņš noskatās 2 minūtes, un viņš iekārto patstāvīgi jau to telpu. Viņam vairs nav jājautā man, es varu iet risināt citas problēmas. Es zinu, ka man tur viss ir paskaidrots, viss ir skaidri uzrakstīts, un viņi redz, šitā. Un es varu būt, ja man gribās nokontrolēt, es vienkārši varu pēc tam pajautāt, vai tev sanāca, vai tev izdevās atvērt video, vai tu saprati no video, vai tev viss bija pa punktiem skaidrs, vai kaut kas, ko tu nesaprati. Un es pēc tam varu kalibrēt, es pēc tam varu uzfilmēt nākošo video vai pielabot esošo. Un tas ir tā fantastika, kur es iesāku, bet Covid aizvēr ciet biznesu un tad neturpināju līdz galam to. Un es tagad video jomā man ir bijis citādāks, izmantoju Loom pārsvarā, jo cilvēki ir attālināti, un man viņiem jāmāca ir kā strādāt ar programmām, nevis kā fiziski iekārtot telpas, bet šī pieeja uz QR kodiem, kur mēs fiziskajā vidē ienesim iekšā video automatizācijas, tas strādā amazing, ir tikai daži ražošanas uzņēmumi, kas to dara, jo viņiem ir jāapmāca cilvēki, kā strādāt tur ar frēzēm, virpām, presēm. Viņiem ir parasti ir tā lielās mašīnas, un tad tur ir apmācība video, un tad cilvēks iet cauri tam apmācību video. Un, ja kādam jums kaut kas tāds ir, es esmu atvērts sarunām, palīdzēt sakārtot savā ziņā caur video komunikāciju, automatizēt šos visus procesus. Tas man liekas interesanti, un noteikti tajā virzienā varam palīdzēt. Man šādi klienti vēl nav, bet es ritīgi gribu Latvijā, lai arī kaut kas tajā virzienā iet. Man vairāk ir viss kaut kas ar branding, ir visādi raidījumi, ir Latraps, mēs viņiem filmējam tieši brandus, un man patīk, ka viņiem pārdot, nepārdodot, viņi, man liekas, ļoti labs piemērs. Latraps varbūt zinat, viņš ir viens no lielākajiem kooperatīviem Latvijā. Un viņi pirms mazliet vairāk kā gada atnāca arī ar jautājumu. Mums ir vairāk kā 1000 biedri, viņiem ir daudz visādi jautājumi, viņiem ir aktuālas sāpes, sezonālās sāpes, kad sēt, kad mēslot, kad kult. Un tad mēs tā arī sākām. Mēs sākām vismaz vienreiz mēnesī raidījumu filmēt. Tagad mēs sējam, tagad pa zirņiem, tagad mēs braucam pļavā, tagad mēs testējam to. Un vienkārši izglītojoši īsi video raidījumu aktuālajā brīdī priekš viņu biedriem. Un kas ir tas interesantākais, kur tā pārdošana savā ziņā, viņa nav tāda 1-pret-1, kā mārketings iemet €5 iznāk, bet būtībā tas cilvēks biedrs noskatās vienreiz, otroreiz, un tad, ja viņš, protams, nav savus graudus vēl tur tirgojas, vai kaut ko viņš tur domā, kādā veidā tirgot caur Latraps, tad, kad nāks sezona, viņš jau tā kā, man īstenībā tik daudz ir iemācīts, es esmu pacēlis savu ražas apjomus tur pa 0,50%, kaut ko pacēlis kaut kāds apjoms. Es gribu tālāk sadarboties ar Latraps. Bet pats man liekas foršākais, ka viņiem tie biedri nāk un viņi jau runā un uzdod jautājumus par to, kas ir apspriests iepriekšējos video. Tagad raidījumos tur ir bijuši podkāsti, ir bijuši raidījumi, un tas tādā ziņā ir ļoti labs veids, kā vienkārši komunicējot un izglītojot savus klientus, savus biedrus, viņi nostiprina savu zīmolu. Un no sākuma tur nebija mērķis arī sociālos iet uz ārā, bet tas ar šo gadu arī tiek publicēti visādi sociālos. TikTokā un Instagramā viņi daudz publicē arī īso saturu, un līdz ar to viņi iet daudz plašāk. Tas zīmols nostiprinās daudz plašāk, nevis tikai savos 1000+ biedros. Tas tādā ziņā ļoti fascinējoši. Un kā tu domā, pie kā lauksaimnieks brauks, uz kur kooperatīvu lauksaimnieks brauks, kad viņš sāks domāt, kā varbūt jāsāk tirgot savi graudi caur kooperatīvu? Loģiski pie tā, ar kur jau ir emocionālā saikne, kur jau viņš ir neskaitāms video redzējis, kur ir stundas jau noklausījies tur viņu ekspertus, viņu agronomus un ar viņiem tā kā jau sapazinies, aizbraucis, varbūt jau uzzvanījis. Tādā ziņā viņš jau pats jau pieņēmis iekšēju lēmumu, ka es gribu strādāt ar viņiem. Un tur ir tā maģija, tur arī strādā šī video pasaule. Es neuzskatu, ka ir jātaisa tāds ļoti uzbāzīgs vai mērķtiecīgi jāpārdod caur video. To var darīt, tāda amerikāniska pieeja strādā kaut kur. Latvijā viņi ne līdz galam strādā. Latvijā vairāk strādā tiešām tāds, tā kā man ir kaut kas ļoti vērtīgs. Šis centos kā zvaigznīti uztaisīt. Nav līdz galam man sanāca, bet zvaigznīti, viņi spīdēs dzelta. Nē, nespīd. Šitā bija domāta zvaigznīte. Kaut kas ir ļoti vērtīgs, un mēs to pasniedzam un parādam cilvēkiem. Un tad, ja viņi tā kā, interesanti, viņi nāk atpakaļ vienkārši ar jautājumu, pastāst man vairāk. Un tajā brīdī mēs atgriežamies jau pie tā, kas bija pašā sākumā, kā pārdot, nepārdodot.
jeb to vēl sauc par inbound sales. Kas man ir jāparāda, jāpastāsta, varbūt burtiski jāuzraksta teksts, video formāts, audio, kas man ir jāparāda cilvēkiem, grupai ar cilvēkiem, lai tie, kuriem vai nu tagad, vai nu kaut kad nākotnē varētu būt vajadzīgs tas, ko es spēju izdarīt, lai tad, kad viņiem tā doma rodas, lai viņi tika, atceros, tur taču tāds ārs bija, viņš tur kaut ko ar video komunikāciju zīmoliem, kaut ko viņš tur darbojās, jāuzrakst, jāpajautā, vai viņš man var palīdzēt. Un tas ir burtiski par šo situāciju, kad mēs tā ir ilgtermiņa spēle, varbūt tas arī, ko jāsaprot. Mēs video komunikācija, kas nav mērķiecīga uz pārdošanu, tā ir ilgtermiņa spēle. Tas nozīmē, ka katrs nākšais kaut kāds video vai kaut kas tiek publicēts, viņš ir kā piliens ezerā, okeānā, bet kaut kad tie pilieni sakrājās, un tad, kad tie cilvēki meklēs par tevi informāciju, viņiem būs daudz vieglāk atrast un daudz ātrāk sapratīs, kāds tu esi kā cilvēks. Kā personīgais zīmols, tas strādā ļoti labi. To es daru jau ļoti sen. Priekš manas dzīves, tas ir 30% jau no manas dzīves, ļoti sen, 10 gadus to jau daru. Priekš citiem cilvēkiem, citiem klientiem es to daru profesionāli pēdējos 4, mazliet vairāk kā 4 gadus. Un tādā ziņā man ļoti patīk redzēt, kā cilvēki mainās. Ir visādi podkāsti, tad ir tāds kā Domvedis, kas ir privātai skolai, tad Latvijas sociālo darbinieku biedrībai, viņiem ir tāds kritiens uz augšu, viņiem atkal ir podkāstu veidīgā pieeja, ja viņiem ir daudz informācija, kas jāpastāsta, viņi arī izglītot grib savus biedrus, un viņi vienkārši dalās tajā vērtīgākajā pārdomās un skatījumos un vīzijās, kas viņiem ir. Un līdz ar to viņi piesaista apkārt cilvēkus, kas savā ziņā atkal pievalkās tām viņu domām. Viņi tikai vai nu kāds grib iesaistīties biedrībā, vai nu kāds vienkārši grib atbalstīt, vai kāds grib varbūt finansēt. Bet, ja biedrība pirms tam ir klusa, tie visi nezinu, vai viņi strādā. Bet tad, kad viņi komunicē uz āru, uzreiz, ka, skaidrs, tur kāds ir, tur ir cilvēki, tur kaut kādas problēmas notiek, tur kaut kas tiek risināts, uzreiz atdzīvojās tas viss. Tā arī tā mana ģenialitāte tajā visā, kā pārdot. Nepārdodot ir ļoti vienkārši. Mēs ražojam saturu, kurš jau iet kopā ar mūsu kaut kādām talantiezīmēm. Man ir daudz vieglāk strādāt video formātā, tāpēc, ka to es esmu attīstījis un uz to man gāja vilkme. Ja man jūs jautājat pat taisno tiešos sales zvanus vai vēl kaut ko, man tur ir milzīga emocionālā pretestība. Tas nav priekš manis, tāpēc es esmu atradis metodas, kas priekš manis ir daudz labāk. Man ir labāk noprezentēt, uztaisīt video, palaist viņus pasaulē un no turienes sarodas klienti, un man ir daudz vieglāk apkalpot, kad viņi nāk pie manis. Tad es varu tā teikt pārdot, bet pārsvarā tā ir vienkārši problēma risināšana jau konkrētā viņiem, jo viņi nāk ar konkrētām problēmām. Es ceru, ka šis domgrauds palīdz, un varbūt uzrodas vēl kāds jautājums. Šajā brīdī tīri kādam varbūt ir izaicinājums saistībā, kur liekas, ka video noteikti nevarētu noderēt priekš manis, bet varbūt, darbs. Interesanti, kā tev sauc darbs, ja tur tāds, es vienkārši redzu, ka tas ir darbs. Bet darbs, tu esi pareizajā virzienā, to es uzreiz varu pateikt. Tā kā manuprāt, nē, to gan es nepaspēju atbildēt. Labs jautājums. Metrikuls menedžē visas platformas. LinkedIn, TikToks, Meta jau ir tikai Facebook, Instagrams un Threads. Bet Metrikuls menedžē arī YouTube, un tur vēl bija pat platformas, kontakti un visas tās pārējās, kas ir tās platformas. Tādā ziņā viņš ir programma, viņš ir programma visām. Bet Meta ir tikai priekš Meta platformām. Varbūt labākais, ko es vienmēr varu ieteikt, ir tas, ko es redzu, kas palīdz strādāt pa solītim. Jo, piemēram, visi, kas ir atnākuši klienti, kas pirms tam neko nav filmējuši, es vienmēr jau viņiem sākumā pasaku, var droši izelpot. Mēs visticamāk, tas būs 2 mēneši, vismaz, kamēr mēs nokļūsim pie kaut kā jēdzīga, kas sāksim darīt. Jo es esmu pamanījis, ka parasti 2-3 mēneši ir īstenībā brīdis no idejas, līdz, kad kaut kas īstenībā tiek filmēts. Un pa to laiku jau īstenībā sagatavojās un apgūst tos mazos solīšus arī katrs cilvēks, kurš pirms tam nezināja. Jā. Man ir pēdējais komentārs uz Vigantu, kur viņš ierakstījis komplimentu, ka ir viegli strādāt studijā. Kas ir viena lieta, ir mums ar Vigantu arī ir, būtībā Viganta prasmes ir ierakstīts arī online kursa formātā. Viņš vēl gan pēcapstrādē ir, mums tur liekās kopā, bet kaut kad drīz būs pieejams. Tā kā drīz varēs arī Viganta klonu video formātā sastapt pēc kāda mēneša, es domāju, varētu būt, kad būs pieejams online vidē.